Kas notiek Latvijā nekustamo īpašumu tirgū? Uzzināsi jaunākās tirgus tendences gandrīz 30 sekundēs. Darījumu skaits turpina palielināties. Hipotekārie kredīti kļūst pieejamāki un lētāki. Bankas pazemina procentu likmes, tirgū ieplūst vairāk pircēju. Pieprasījums aug un cenas, kas kritās pāris gadus atpakaļ, atkal aug. 2025. gadā gaidīt kļūs dārgāk nekā pirkt. Dzīvokļu segmentā Rīgā kopējais darījuma skaits ir pieaudzis par 30%. Jaunajos procentos pieaugums bija plus 53%, sērija mājās plus 15% un pirmskara māju projektos plus 33%. Pieprasītākie jaunie projekti ir Pļauniekos, Teikā, Āgenskalnā un Ziepniekalnā. Galvenās vērtības privātmāju segmentā ir efektivitāte, atrašanās vieta un eksploatācijas izmaksas. Augsts pieprasījums pēc mazām, bet funkcionālām mājām 100 līdz 130 kvadrātmetriem un mājām, kas ir labi uzturētas un modernizētas. Vecākām un neefektīvām mājām cenas krīt. Ievērojami pieaug veco māju darījumu īpatsvars. Renovēt un padarīt energoefektīvu vecu māju izmaksā lētāk nekā iegādāties vai uzcelt energoefektīvu jaunbūvi. Augsts privātmāju pieprasījums ir Mārupē, Ķekavā, Garkalnē, Salaspilī, Baltezerā. Rīgas tuvums un laba infrastruktūra ir prioritāte pircējiem. 2025. gadā uzvar tie, kuri zina, ko grib, un tie, kuri noteikti sadarbojas ar profesionāļiem. Ja domā pārdot vai pirkt, raksti man. Vienmēr sekoja līdz tam, kas notiek tirgū. Kontakti zemāk un profila aprakstā.